Es sāku smēķēt 8. klases 2. pusgadā. Un īstenībā, zinu, kā tas pieņēmums, ka tur sāk pīpēt, tāpēc, ka grib tur būt kruts un tādā garā muļķības. Pilnīgākās muļķības. Tāpēc, ka tas, ka katrs cilvēks pie tā nonāk kaut kādā savādākā veidā. Jo es sapratu to, ka tajā pīpēšanas laikā var baigi relaksēties. Man arī, piemēram, šausmīgi patīk kā dūmiet. Man tā, ka, piemēram, vasarā kaut kur apsēdies ēdiņā un tā, ka, saule nāk pretī, tu izpūt tos dūmus, piemēram, skaties kā cigareti vienkārši nokūp. Man ir bijis tā, ka es vienkārši skatos, kā pusi cigareti nokūp. Un vasarā ļoti bieži darīju tā, ka es agrāk pamodos un ne te īsti tur uz ezeru iet, ne te ko. Kaut kas jāaiziet uz pilsētu, kaut kas jānopērk, ēst vai kaut kas tāds. Un tad bija aizgāju, nopirku kafiju, paņēmu kaut kādu žurnālu nopirku. Un sēdēju mājparkā, šķirstu žurnālu līdz ar kafiju. Es domāju, ka smēķēšana ir priekš manis, tas ir patīkams, ne, bet tāds mani papildinošs, tāds, nezinu, kaut kas. Tu smēķē vai tu nesmēķē, katrs cilvēks ir kaut kāds savādāks. Man, piemēram, kāpēc smēķēju, man patīk tas tā relaksācija. Tāpēc, ka tu uzpīpē, tu nomierinies, tu pārdomā ļoti daudz ko. Tajā pašā laikā var iepazīties ar šausmīgi daudz jauniem cilvēkiem. Kā mēs iepazināmies ar to grupu tiem Chain Reaction? Mēs pēc koncerta fonokluba aizgājām ar viņiem uzpīpēt. Mēs pēc ārā stāvējām pīpējām, viņi mums pienāca uzpasīja, vai nevarētu iedot uguni. Un tā jau varētu teikt, ka mums tāda zina, kā bez muzeja draudzība ir jau 2 gadu garumā. Un tas viss tikai pateicoties smēķēšanai. Nopirku Pinam grāmatu, un tur tik šausmīgi daudzās bildēs tieši tas, ka sievietes ar iemušiem, bet zin tie ritīgi, tie garie, tie mākslinieckie, ka tur bez muzeja 20 centimetrs iemetas un galā ir cigarete. Un skaisti izskatās. Un ja vēl viņi ir tās mukas attaisītas, sakrāt, matiņi viss. Tas ļoti labi mākslinieks tieši izskatās, tas tāds skaists bonsiņš.